Dublinā, Īrijā aizvadīta īpaša jubileja. Latviešu nedēļas nogalas skola Saulgriezīte svin 20 darbības gadus. Skolas ilggadējā vadītāja Ritma Prokopčenko atceras pirmās dienas ar 2 klasītēm un 12 bērniem. Pirms pandēmijas skolēnu skaits bija pieaudzis līdz teju 70. Sākumā mēs dziedam vienmēr. Uz kādu stundu? Jā, un tad mēs ēdam, un tad mēs varbūt pastrādājam, un tad pazīmējam, pakrāsojam. Man patīk man skolotāji, kas ir mana mamma. Man patīk satikt visus draugus. Arī dažreiz patīk dziedāt, bet dažreiz mēs dziedam diezgan ilgi. Vispār, kas var būt labāks? Ja tālumā prom no Latvijas tu vari darīt to, kas tev nāk no sirds. Tu vari strādāt ar bērniem, un es domāju, ka tas ir pats labākais vispār manā dzīvē ir noticis, ka es esmu varējis strādāt ar bērniem, darboties ar bērniem un dot viņiem to latvisko. Ritma uzskata, ka skolas izaugsmi lielā mērā noteikusi stabila un uzticama skolotāju komanda. Pēdējos gados skolotājas tikai nākušas klāt, pārsvarā no vecāku rindām. Viņu vidū arī Kristiāna Bindere, jaunā skolas vadītāja, kurai jubilejas reizē tiek nodota skolas atslēga. Pirms es pievienojos šai skoliņai, es nepazinu nevienu latvieti Īrijā. Un tas bija tiešām patīkams pārsteigums sastapties ar šo lielo kopienu, kas eksistē, un iegūt draugus gan sev, gan bērniem. Un tas, ko skolotājs iegulda šajā skolā, ir tiešām prātam neatvarams darbs. Un es zinu, ka ir ļoti, ļoti liels kurps, ko piepildīt. Kristiāna plāno turpināt būvēt skolas attīstību uz spēcīgajiem pamatiem, ko ielikusi iepriekšējā vadība, vienlaikus apzinoties arī izaicinājumus. Latviešu skoliņā visu laiku runājat latviski? Kaut, Tu visu laiku runā latviski? jā, Centies runāt latviski? jā. Latviešu diasporā kopumā bērnu latviešu valodas zināšanu līmenis krītas, liecina pētījums. Es varu ļoti labi salīdzināt. Tad, kad es 2007. gadā, kad sāku strādāt ar bērniem latviešu skolām, bērni iebrauca ar labām latviešu valodas zināšanām. Tie bija bērni, kas runāja jau latviski, ko nevar teikt par šodienas bērniem, jo šodienas bērni ir šodienas bērni. Viņiem dominējošā noteikti ir angļu valoda. Skolotājs uzskata, ka valodas uzturēšanā izšķiroša loma ir vecākiem, un tie, kuri saņemas bērnus brīvdienas rītā atvest uz latviešu skoliņu, ir vinnētāji. Mēs, absolventi lielie, nāksim pie jums ciemoties. Es redzu, ka ļoti daudz skolu absolventu, tiešām bērni runā, lieto šie, jau lielie cilvēki, un viņi var padziedāt, viņi tiešām var latviski. Tā ka es domāju, ka tas līmenis ir, un mēs centīsimies turpināt. Saulgriezīte ar jaunu vadību un stingru pamatu raugās nākotnē, ar mērķi ne tikai mācīt valodu, bet arī turpināt veidot piederības sajūtu Latvijai nākamajās paaudzēs. Līva Karlsone, Latvieši.com, sadarbībā ar diasporas reportieriem.